pagājis gandrīz gads, un nu jau tā ir kļūst par tradīciju, ka mēs pulcējamies šeit mūsu savās mājās. Mājās es uzskatu arī tāpēc, ka tieši šī datumā, 1. decembrī, tieši šeit, šajā zālē, pirms 27 gadiem dzima toreiz tā saucamā jauniešu lauku kapela Valdemārs. Toreiz jauniešu, vēlāk jau kapela Valdemārs, pēc tam jau ir ansamblis Valdemārs. Kā tagad to, lai sauc, man ir grūti spriest, jo, kā redzat, sirmums un dažādas izmaiņas mūsu izlaidījus ķermeņos. Es domāju, ka mēs vienkārši esam varbūt interešu tādā kopa, grupa, vienkārši ar tādu valodā varētu teikt arī folk band. Tāda mēs esam, tad ir pagājuši 27 gadi, kurš šeit, šajās mājās, kur mēs vēl sakam, savās mājās, esam šeit valdemārieši. Jāsaka tā, ka rītdiena, 2. decembrī, ir vēl viena jubileja, un tā ir Frišāņa Valdemāra dzimšanas diena, kas, protams, ansamblim Valdemārs ir ļoti būtisks un svarīgs moments. Un vispār šī diena un nākamā nedēļa paies tādā Frišāņa Valdemāra varētu likt zīmē. Un, protams, es gribu teikt, ka tas ir mūsu Haraldu mans sirdsdarbs un viss kolektīva, viss radošā kolektīva sirdsdarbs. Un paldies vēlreiz Dānijai, kā mūsu raidījuma krustmātei, par šo vārdu. Jo redz, tāpat kā kuģi, arī raidījumam ir vārds. Mēs taču nesakām kuģi ar nosaukumus. Nu, kas tas ir? Tas nav kuģi nosaukums. Kuģim ir vārds, raidījumam arī ir vārds. Un tad, kad mēs vēl šaubījāmies, vai tas te būs pārāk etnogrāfiski, vai tā arī teica, nē, tas ir tas, ko jūs vajag rādīt. Un arī vēlreiz mīļš paldies. Mana vecmāma, es pati nāku no Salacgrīvas puses, manai vecmāmai savulaik Latvijā bija populārs, ne tikai mammai gradzens, bet bija zīmogu gradzens, un manai vecmāmai bija kāds, viņai vecais tēvs bija dāvinājis skāzām. Un šajā gradzenā bija 3 simboli – sirds, krusts un ēnkrusts, ticība, cerība un mīlestība. Es ticēju no pirmās dienas, ka raidījums būs ilgdzīvotājs. Savu mīlestību es jums atdevu sen jau. Un šī ir jums abiem trūkstošā daļa cerība, ka raidījums dzīvos ilgu mūžu. Ēnkrusts! Šis ir tas Valdemāra zelta fonds, kas ir saglabājies vēl no veciem laikiem. Mēs sevi vēl neesam pasludinājuši par bankrotējušiem, mēs vēl esam, mēs bijām esam, savu, ka arī būsim. Tad 27 gadi kopā spēlēt piedāvāt. Es nekad nedomāju, ka tas viss tik jauki iznāks, ka es nācu 1. gadu uz šiem sajietiem. Es vienkārši sapratu, ir jānāk. Es regulāri runāju Latviju brauciet jūriņā, tā kā bija par Rīgas ostas vēsturi. Un man likās, man vienkārši te ir jābūt, jo tā ir jādara. Bet tagad es teikšu, ka šis ir viens no tiem pasākumiem, kur es eju ar prieku. Jo varbūt tas ir mūsu kopējais darbs, gan jūsu raidījumu, gan arī mūsu mūzeja, gan ļoti, ļoti daudz cilvēku, Jūras akadēmijas, Latvijas jūras administrācijas, nu te vajag tikai saukt un saukt. Tas ir mūsu kopdarbs. Mēs jau varam darīt šodienas darbu, bet ja jau nebūs tas, ko mēs te pieminam, tad jau nav jēga. Un man ļoti gribētos, lai ejot gadiem, ne jau vienmēr mēs te tādi būsim, arī jau tagad tādi, kā es saku, veci un krunkaini, paies tātad laiks un gribētos, lai kāds no mums to pārņem. Tā, kad nāks tagad
Latviju brauciet jūriņā grupa paliks vecāki, jo jūs esiet par mani tādu gabalu jaunāki. Gribētos, lai vēl kāds nāk un turpina šo lietu. Es nedomāju, ka to vajag pielūgt kā svētbildi, visus šos lielos datus, kas te ir minēti, bet vienkārši to sirdī atcerēties, un varbūt tieši tā kā šodien, ja tā drīkst teikt, neliterāri, baigi forši. Cilvēciski. Šīs dziesmas, ko dziedāja kapela Valdemārs, un kad visa zāle dzied līdz, lai nu kāda mums katram tur tā balss, kā es saku, blējām līdz, bet ļoti, ļoti patika. Un tagad jau var dzirdēt, kad no tālienes skan mūzika, tātad tur cilvēki turpina priecāties, bet tai pašā laikā zem Valdemāra zīmes. Kapela Valdemārs nav fenomens tikai gadu ziņā, ko mīl uzsvērt, jā, mums ir tik un tik gadu. Es domāju, ka tas fenomens balstās uz to, kas latviešu tautai ir ļoti tuvs un vajadzīgs. Un ja mēs dodamies uz ainažiem, nu vismaz es to daru vienmēr, es kaut vai pastaigāju pa Valdemāra muzeja dārzu, kur arī mani radi ir mācījušies daudzas paaudzes iepriekš. Un līdz ar to tas ir vairāk tā kā gandrīz vai ģenētisks mantojums. Tā nav tikai mūsu vērtību sistēma, tā nav tā elpa, ar ko visa nācija dzīvo, bet tas ir kaut kas tāds, kas mums Eiropiešiem visiem kopīgi piemīt un par ko daudz cits tautas mums īstenībā apskauž. Tās ir mūsu saknes, tas ir tas, ka mēs savu vēsturi spējam nest uz priekšu un spējam bagātināt arī citas nācijas. Ka, principā, jūsu kapelas fenomens, tas, kas mums ir dzejā, mākslā, ko uzskata kā labāko Latvijas eksporta preci, es domāju, ka mēs neesam pat eksportējuši varbūt pat ne 1% no visa tā, kas mums pieder. Un jo vairāk būs tādu kolektīvu, kā piemēram kapela Valdemārs, kas īstenībā, nu, protams, tas balstās uz dažu cilvēku, uz Haralda entuziasmu pirmkārt. Ja? Mēs zinām, ka šādas, to sauc par tautas mākslu, kaut gan jūsu muzikanti gandrīz lielākā tiesa ir vai nu esoši, vai topoši profesionāļi, vai vismaz bijušie profesionāļi. Tā tas tiešām ir. Bet tas ir tā mūsu tā ētiskā bāze, ko mēs paši izbaudām tad, kad mēs esam divvientulībā ar sevi savā Latviju nācijā, kur mums arī ļoti patīk norobežoties, bet arvien vairāk jaunu cilvēku spēj to aiznest tālāk pasaulē. Un pasaulē tu nevari iet ar tukšu tarbu. Tev ir jābūt kaut kam azotē līdzi, kas ir tavs, kas tev pieder, bet ar ko tu esi gatavs dalīties. Hebraji, gals vairs tālu nav, lai dzīve dzīvotā, lai dzīve dzīvotā, lai dzīve dzīvotā, sāsā, lai dzīve dzīvotā, dzīve dzīvotā.
jāsaka arī kritiski vārdi. Latvijā par jūras lietām tiek runāts maz. Un tas, ka jūs esat viens no retajiem šādiem televīzijas raidījumiem, kurā katru reizi kā temats tas tiek apspriests tādā vai citādā formā, tas vien jau ir labi. Un es pat teiktu, ka Latvija varēja lepoties kā jūras lielvalsts. Es nedomāju lieluma formātā, bet dižuma formātā. 500 kilometru jūras robeža, tas ir kaut kas Eiropas nozīmē. Tas 2 miljonu lielai tautai, tā ir tik fantastiska bagātība. Pašlaik mēs to baudām kā romantiku, kā estētiku, kā jūras skaistumu, kā mūžīgo mainību un tā tālāk. Mēs to baudām kā mūsu ētisko pamatu, kā mūsu senči ir dzīvojuši, kā zvejnieki, kā pie jūras zemnieki un tā tālāk. Bet mūsu tālākā lieta un tas, kas atspoguļojas jūsu raidījumos, proti, iespējas nākotni mūsu ostām, lielām un mazām, tā ir vienkārši neticama iespēja, ko Dievs dod mums izmantot mūsu lielo jūras robežu. Ja mēs paši nebūsim pietiekami veikli un pietiekami prasmīgi citu tautu un nāciju iespēju robežās izmantot savu Dieva un dabas doto dāvanu, mūsu jūras robežu, tad laikam jau mēs nebūsim šī paudze izpildījuši savu pienākumu pret nākamajām paudzēm. Tur ir tik daudz darāms. Un paldies jums, ka jūs nemitīgi par to atgādināt. Spēlējiet, bet stāviet ar kājām uz zemes. Mīļie latvieši, sapņojiet, bet lūdzu atcerieties, ka ikdiena un īstenība nav tikai sapnis, tā ir arī realitāte. Un mīļie eiropieši, mēs visi esam kopā. Lūdzu padomājiet par to, ka mums kopīgi būtu tāls ceļš vēl ejams, ja mēs nemēģināsim šo ceļu jau šodien samainīt sīknaudā. Un tāpēc turēsimies visi kopā, un tad mums labi ies.